Uzķēršam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdīju anatomija. Man tev ierosinājums parunāt par kaut ko drusciņ emocionāli, jo februāris ir, man liekas, daudziem cilvēkiem grūti izturams, jo nevar sagaidīt pavasari, nav krāsas. Un dabā it kā var iet, bet tikai pelēku saskata, un tad psihologi ir ierosinājuši, ka varbūt dokumentālās filmas par dabu var līdzēt. Un pēdējo gadu laikā, iespējams arī pandēmija pie vainas, televīzijas arvien vairāk pasaulē pērk un pieprasa producentiem veidot dokumentālās filmas par dabu. Arī lielie strīmošanas servisi, un tad es sāku domāt, kā tad ir Latvijā. Cik daudz Latvijā ir tādi speciālisti, kas māk sagaidīt, lai nofilmētu vilku vai zaļo vārnu. Vai tev ir versija, kurš varētu zināt atbildi? Man liekas, ka mēdīju anatomijā vispirms mums vajadzētu parunāt ar Lindu Dombrovsku, kura izdod medību žurnālu, bet viņa ļoti aktīvi veido arī raidījumu un arī raidierakstu Šauji garām. Tas ir raidījums vairāk domāts medniekiem, un, protams, mednieki atrodas dabā, un līdz ar to ir ļoti daudz arī stāsti un arī video par dažādajiem dabas parādībām un arī dzīvniekiem. Un Lindai Dombrovskai kopā ar viņas komandu esot dabā, filmējot raidījumu, ierakstot raidierakstu, ir arī daudz dažādu video, un tos visus var noskatīties medību žurnālu YouTube kanālā, un tāpēc es arī Lindai jautāju, kāpēc mums šādi dabas video vai filmas, kurās mēs varam ieraudzīt dzīvniekus, ļoti interesē. Jā, mēs nepretendējam vēl uz nekādu nacionālo geogrāfiju vai BBC, kaut gan es pati patērēju tos produktus, jo man tas šķiet interesanti un ir sabiedrības daļa, kas to dara, bet tai plašākai sabiedrībai, lai pievērstu uzmanību un iesaistītu tajā tēmā, ir viens milzīgs, bet viņiem interesē pārsvarā tikai tādas sensacionālas lietas, kā piemēram, kā vilks medī meža cūku vai kā lūsis nomedīs stirnu, jo ir kaut kāds daudz mums video par tādiem interesantiem, vienkāršiem faktiem, un cilvēki kaut kā nepavalkās, bet ja mēs viņus paķeram ar kaut kādu tādu īpašu saturu, tad viņi sāk varbūt pētīt dziļāk un skatīties tālāk, jo, ne visi, bet mēs zinām, ka ir daudzi cilvēki, sabiedrības locekļi, varbūt lielākoties, kas dzīvo pilsētā, kas joprojām domā, ka stirna ir brieža sieva, un vārde ir krupja sieva, un vārna ir kraukļa sieva, tas tā mazliet absurdi runājot, bet tā izpratne par tiem dabas procesiem nav tik liela, kā mēs gribētu, un tādēļ arī mēs mēģinām savā veidā, man nepatīk tas vārds izglītot, bet drīzāk stāstīt tos stāstus par to, kā tas dabā notiek un rādīt, kā tas ir, jo mēs esam mežā, un mēs jau ne tikai medījam, mēs lielākoties novērojam, skatāmies un filmējam, un ir daudz meža kameras, kas fiksē visdīvainākās lietas, ko man arī katru reizi, kad attaisu izņem savai kamerai SD karti, tad es gaidu, kas tur būs, un ik pa laikam tur ir visādas interesantas lietas, un tā ir iespēja vienkārši parādīt, ka Latvijas daba ir fantastiska, mums ir tik daudz interesantu lietu, un mums nevajag krokodīlus, lauvus un gepardus, un mums pietiek ar mūsu fantastisko faunu, un tad šis ir veids, kā mēs varam stāstīt cilvēkiem par to. Kā jūs saviem sekotājiem, saviem lasītājiem, skatītājiem, kā jūs to varat, ar to resursu, kas jums ir izstāstīt, parādīt? Jā, vienmēr jau lielākā problēma ir tieši tas resurs, jo dzīvnieki mežā neuzvedās tā kā potenciāli aktieri, un lai viņiem piekļūtu un tos nofilmētu, ir daudz sarežģītāk nekā, piemēram, studijā, jo tur ir jābūt milzīgai aparatūrai, kas tālu pievelk, un jābūt ir šausmīgi daudz laikam, lai gulētu grāvmalē un, piemēram, vērotu tos pašus bebrus. Man ir safilmēts, kur vienā grāvī es, laikam, 5 dienas uz vēdera nogulēju, kamēr es kaut kādus momentus dabūju safilmēt. Ja mums būtu viss tas aprīkojums, es domāju, ka mums tie video būtu daudz foršāki, ka mums ir mēģinājumi taisīt, ir sakompilēti pa bebru filmiņi, ir
Mums ir arī pa stirnāžiem, ir pa stirnām filmiņa, kur vienkārši savācot visu kopā, saliekot kaut ko vienā tādā, nezinu, vienā filmā, tad mēs arī varam pastāstīt to stāstu. Un mēs izmantojam lielākoties YouTube platformu, jo tie publicētie video tur tie darbojās ne tā kā Facebookā īsu laiku, jo tad laika josla aizbrauc uz leju un cilvēki paskatās un aizmirst, bet YouTube's vairāk darbojās tā kā meklēšanas platforma, kā Google'ā meklē, tā arī YouTube'ā meklē. Un tad izrādās, ka kaut kāda video, kas ir nopublicēta 2 gadi atpakaļ, pēkšņi ir tēma, ir interese, cilvēks sāk skatīties, un viņi atkal turpina tos video skatīties. Tas ir tā kā tāda konstanta bibliotēka, un tēmas par dzīvniekiem nenoveco. Un tad mēs arī varam kādreiz par kaut ko runājot, par kaut kāds jautājums vai vēl kaut ko, mēs varam no savas bibliotēkas ņemt ārā tos materiālus un pielikt klāt, vizuāli parādīt. Un tā ir šobrīd ir ļoti fantastiska platforma, kur cilvēki lielākoties bez maksas var atrast to informāciju, un mēs to arī izmantojam un tur arī publicējam. Un, protams, veidojot rakstus portālā medībām.lv vai arī liekot žurnālā, kur mēs arī varam pielikt QR kodus klāt, kas cilvēkiem patiesībā vecākā paudze nesaprot, kas tāds ir, bet ļoti forši rīks, lai pievienotu saites drukātā produktā, tad mēs to informāciju varam tādā veidā arī izplatīt. Iespējas ir šausmīgi daudz. TikTokā cilvēkiem patīk skatīties, bet arī tas tāds mirkļi īslaicīgs moments, bet YouTube'ā viņi izmanto ilglaicīgi. Kaut kāds pat var izvilkt 5 gadus vecu video parādīt, tas nenoveco. Jā, laikam es tomēr Facebookā visbiežāk redzu tur tās nelielās filmiņas, kuras citreiz tiešām ir tādas, kuras vēl gribās vēl kādam parādīt, skaties, kā tur Alans purināja galvu un ragi nobir un tā, bet kā jūs tos video atlasat un kā jūs tos video, piemēram, sociālos tieši izvietojat? Ir gan ir daudz, ko mēs paši safilmējam, jo man ir pietiekami liela komanda, kas ikdienā ir mežā ar visiem pričendāļiem un arī tās pašas meža kameras izmanto, kas ir absolūti fenomenāls rīks. Uzliec un brīnies, kas tur notiek un parādās visādas dīvainas lietas. Bet mums ļoti daudz mednieki iesūta, jo viņi grib pastāstīt par to, ko ir redzējuši, citi grib palikt anonīmi, citi grib, lai piemin viņu vārdus. Ir arī vēl viens sociālais tīkls, ko cilvēki neapzinās, ka tas ir sociālais tīkls, ir WhatsApps, jo tas nav vienkārši īziņu, tā kā sūtīšanas platforma cilvēku tā uztver, bet tas ir reāls sociāls tīkls, un ir tā, ka ja tu palaidi kaut kādu interesantu video, kādam atsūti, piemēram, atsūta man, es aizsūtīšu vēl vienam, un tā tas kaut kāds viens stāsts var Latviju apceļot. Man liekas, ātrākais ir bijis 4 stundās, ka tas video atnāk atpakaļ pie manis no vairākiem citiem avotiem, un tad, ja tas jau ir palaists WhatsAppā, tad mēs mēģinām atrast to avotu, kas nevienmēr sanāk, bet tad mēs publicējam sociālos tīklos, un bieži vien cilvēki arī paši piesakās, un tad mēs saskaņojam tālākās darbības, jo citreiz ir tā, ka mums atsūta fantastisku video, un mēs ieliekam Facebookā ar tekstu meklējam autoru, un sociālā tīkli ir fantastiska lieta šajā ziņā. Autors arī piesakās agri vai vēl, vai kāds ietago, un tad tā jau arī notiek. Mēs paši izmantojam savus materiālus, un ļoti daudz ne tikai mednieki iesūta, ļoti daudz cilvēku iesūta visādas video, visādas interesantas lietas. Vai jūs varat arī samaksāt par kādu interesantu video materiālu, ko jūs zinat, šito mums vajag, vai šobrīd tas Latvijā tā nenotiek vēl? Šobrīd īsti tas tā nenotiek, bet ja mēs sarunājam, mēs parasti graudā, barterī, vai, kā saka, ja cilvēks ir kaut ko ļoti forši nofilmējis, ir vajag interesanti, tad mēs piedāvājam žurnālu abonēt vai kalendāru aizsūtam vai kaut kā tam līdzīgi. Bet, tā kā tur miljonus kāds tagad dabūs, diez vai tad ir BBC vai National Geographicam. Vai tu zini kāds gadījums, Latvijas kāds filmēts materiāls ir aizceļojis jau uz kādu tādu naudīgāku raidorganizāciju? Es neesmu plašāk skatījusies. Manējās bildes ir izmantotas vācu un citu valstu, un arī video medību presē, tāpēc, ka mums ir Āfrikas cūku mērs, un tad, kad mums sākās, tad citiem nebija, līdz ar to viņi varēja izmantot mūsu materiālus, lai raksturotu un parādītu, kā tas izskatās.
Tā kā manas bildes ir bijis vācu žurnāliem uz vāka. Bet es plašāk gan, es nezinu, varbūt ir, noteikti, ka ir, bet es nezinu. Es tā kā intuitīvi jūtu, ka liela interese par to, bet tajā pašā laikā jau nav nemaz tik daudz tie piedāvājumi. Ja mēs tajā pašā televīzijā skatāmies, tur vairāk ir filmas par krokodīliem un ziloņiem nekā par mūsu dabu. Un, jā, protams, ir kaut kādi ik pa laikam šie dabas raidījumi, bet tas tāds ir un tad nav. Tā ir tāda, ļoti interesanta tēma, tāpēc, ka runājot par raidījumiem, ir Latvijas televīzija ne tik ļoti RTV pēdējā laikā mums prasa viedokli un ņem video no mūsu kanāla, bet smieklīgākais ir tas, ka pēdējais, par ko mēs runājām, bija par tām no rapša apreibušām stirnām, kas meimaro tādas neadekvātas apkārt. Jā, es redzēju sižetu, jā. Jā, tikai smieklīgākais ir tas, ka viņi runā par stirnām, bet rāda stalbriežus un rāda stalbriežu baru un apakšā rakstīts kaut kādas apjukušas stirnas. Protams, tie stalbrieži ir apjukuši, tāpēc, ka viņas nosauc par stirnām. Vai arī tulkojums no nacionālās geogrāfijas uz latviešu valodu arī brīžiem ir dīvains, tāpēc, ka ir ASV ir briežveidīgais, kas saucās vapitī. Mēs latviski to saucam par vapitī, līdzīgs kā stalbriedis, bet nav stalbriedis. Un angliski to sauc par elk. Elk ir kaut kāda nozīme, entā daudz uz leju sauc to par alni. Un tad viņi paņem, un es esmu redzējis vienu tulkojumu, kur runā par to vapitī, kas ir tā kā stalbriedis, bet visu laiku pārtulkots ir par alni runā. Un tad tu skaties uz briedi, un tev stāsta par alni. Tas tā, ko es gribētu to teikt, ka tā tēma ir ļoti specifiska, un ja tu nezini, uz ko tu skaties un ko tu rādi, te var bieži vien iebraukt auzās. Tā ir vesela industrija, un arī kā tas notiek, tas cilvēki, kas tur ir gan tehnika un dažādas tehnoloģijas, kas, protams, šobrīd to padara pieejamāk, un varbūt tiešām citreiz brīnišķīgs video to par vienkārši ar telefonu, bet tajā pašā laikā ir jābūt, kā jau tu minēji, tām zināšanām, lai ne tikai nofilmētu, bet arī izstāstītu stāstu. Jo ar telefonu tas ir, tā kā lielākoties tā ir veiksme, vai tu kaut ko redzi un paspēji īstā laikā izvilkt telefonu, un tas dzīvnieks ir pietiekami tuvu, lai nofilmētu, bet lai apzināti producētu filmas par šo tēmu, tad vajag aprīkojumu, kas maksā 10 000. Tas jau nemaksā 900, vai tu nevari kaut kādu mazo kameru piezūmot klāt. Tur ir lielie objektīvi, kas, lai to aprīkojumu dabūtu, lai strādātu, lai varētu filmēt par patiešām pietiekamā attālumā un kvalitatīvi neietekmējot to dzīvnieku uzvedību. Tas nav tik vienkārši, un tādēļ es domāju, ka arī Latvijā zinu, ka ir cilvēki, kuriem ir šāds aprīkojums, bet viņi to drīzāk dara tā kā sava prieka pēc. Man liekas, ir viens Facebookā Kreitsbergs, manuprāt, kuram ir fantastiskākās bildes un arī video, bet viņš agri rītā, vēl vakarā ar visu aprīkojumu sēž un vēro un skatās, un tas bildes, kas viņam iznāk ārā, ir fenomenāli skaistas vienkārši. Jo, tā jau ir, ne tikai tev vajag labu aprīkojumu, bet tev gan jāzina, kur to visu atrast un kur sēdēt un gaidīt, ko gaidīt, un arī galu galā ne tikai, ka tu tā kā kaut ko un tad nejauši, bet arī, ka jābūt jau arī tai domai, kāpēc tu to dari. Jā, un ir jābūt arī no otras puses tām zināšanām un jābūt ir cieņai pret dzīvniekiem, jo mēs sākām šoruden diskutēt, pagājušā ruden sanāk jau cits gads ir, ka visi saskatījušies tagad, ka rudenī, septembrī briežiem ir baurs, tas ir briežiem ir riesta laiks. Un tagad mednieks iet uz savām medību platībām, kur iet staigā uzmanīgi, lielākoties vēro, lai tos dzīvniekus neiztrankātu vai neiztraucētu, jo, ja to riesta vietu iztraucēs, tad tur neko nevarēs novērot. Jo tā cilvēka klātbūtne maina dzīvnieku uzvedību, un pēkšņi no meža izmēmero kaut kādi 3 gabali džeki ar kaut kādām kamerām, un tagad prasa, kur iet un filmēt. Viņi nesaprotot, ko viņi dara, staigā pa mežu, neko neredz, tāpēc, ka viņi ar savu uzvedību tos dzīvniekus iztraucē. Tādēļ ir jābūt zināšanām arī par pašu dzīvnieku bioloģiju un uzvedību, lai tu varētu piekļūt pietiekami tuvu īstajā laikā, vienlaicīgi tos dzīvniekus neiztraucējot, jo, ja cilvēks tur ir tāpat kā plēsējs, viņam jau mainās uzvedība, viņš jau vairs neuzvedās tā kā riestā, viņam ir jāuzvedās, ja tas attiecās uz jebkuru citu tēmu. Bet man ir gadiem ilgi ir
filmētas stirnas, piemēram, kas ir, tas ir dzīvnieks, kuram piekļūt pietiekam tuvu ir salīdzinoši vienkāršāk nekā stālbriedim vai kaut vai pašai meža cūkai, jo meža cūka pa nakti vazājas apkārt un dabūt viņu dienā kustībā ir diezgan grūti. Un no tā vājprātīgā daudzuma video, lai mēs saliktu kopā kaut kādu filmiņu par stirnāžu ragu kvalitāti, tad no tā vājprātīgā apjoma tur sanāca kaut kāds principā 5-6 minūtes tā materiāla, ko mēs varam izmantot. Jo tad kā parasti tas ir tā, ka ar mani vienmēr ir tā, ka ja ir dzīvnieks un kamera ir blakus, tad vai kaut kas ir izslēdzies, vai baterija beigusies, vai kaut kas ir nefokusā, un kamēr tu to visu mēģini uzkrāmēt, tas jau paņēmis, viss ir aizskrējis projām, un tu tur stāvi gatavs bildēt, bet vairāk jau nav ko bildēt. Tas ir frustrējoši, šausmīgi, bet interesanti. Un citreiz ir tā, ka ir un sanāk un ir forši. Tas man vasarā ar termokameru izdevās nofilmēt kas ir rāda tumsā siltus objektus. Sēdēju lauku malā, vaktēju cūks un vilks. Apmeta man loku, pienāca tornim 30 metru distancē, paskatījās, paostīja un aizgāja. Un man izdevās ar termokameru to nofilmēt, bet termokamerai tā kvalitāte jau vairs nav tik laba kā dienā, bet ar dienas to saucamo aprīkojumu es neko nevar izdarīt, tāpēc, ka viņš pa tumsu staigā apkārt. Tur ir ļoti liela specifika. Es saku, tas nav studija Dauka, kur visu var darīt kontrolētos apstākļos, tie apstākļi absolūti nav kontrolējami. Tad ir vējš, tad ir šitais, tad ir tas, tad ir vēl kaut kas. Bet tas ir interesanti, tas ir ārkārtīgi interesanti. Jūsu auditorija ir mednieki, bet, protams, tas, ko jūs darat, man liekas, interesē ne tikai mednieks. Varbūt tu jau sākumā minēji, ka vairāk tāda plašāka interese tur, kur notiek kaut kas īpaši interesants, bet varbūt tev ir vēl kaut kāda novērojuma par auditoriju, kas interesē, kurā brīdī un ar ko tad tos laikus var vislabāk dabūt. Jā, mums var kādreiz pārmest tendencios virsrakstus, bet mēs katrs pavērojam to, ko mēs skatāmies un kādiem video un kādiem virsrakstiem mēs klikšķinam, tad mēs neklikšķinam uz vienkāršiem video vai vienkāršiem virsrakstiem patīk tas vai nē. Un vienā mirklī es vienmēr smejos, ka cilvēkiem patīk 3 lietas – asinis, seks un noziegumi. Un mums bija tajā mirklī, kad es pie tā secinājuma nonācu, mums YouTube'ā tajā mirklī bija 2 skatītākie video, bija kā vilks medī meža cūku, un meža cūka mēģina tā kā atvairīt uzbrukumu. Un otrs bija, kā 2 lāči pārojās. Tas ir gan asinis, gan seks, un iepūt un cits pārējais, lielākoties neinteresē. Kaut kāds tur glābšana, bet tās ir asinis vai dzīvnieku rīcība riesta laikā, kas ir seks. Un to arī cilvēks jau tādā veidā ar kaut ko tādā veidā iesaista, un tas viņiem šķiet interesanti. Bet, ja mēs tiem dzīvniekiem vēl piedēvējam cilvēcīgas vērtības, līdzīgi kā tur bija tas ērgļu pāris, un viņiem tur ir drāma, un tad džeks pazūd, un tad atlido kaut kādi 2 citi džeki, un beiba mēģina būt vientuļā māte, bet viņai nesanāk. Un, tur tas, ja cilvēks spēj to kaut kādā veidā personalizēt un uz sevi attiecināt, tad tas stāsts aizies. Bet tur ir daudz vienkāršāk, jebkurā gadījumā mēs jau nevaram pielikt meža cūkām kameru klāt, kas viņām visur seko, vai alnim, kuram ir milzīgas platības. Var tā kā telemetrijas metodi redzēt ar siksnu, kur tas staigā, bet kameru jau mēs nevaram viņam pielikt klāt. Mēs varam nolikt kaut kādos konkrētos punktos, un ja tas dzīvnieks paiet garām, tad kamerā nokļūst. Liksdai uzliec to kameru un sēd un skaties, kas tur notiek. Es kādreiz arī pati uzslēdzu, paskatos, kas tur ir. Tu stāstīji, kā tu 5 dienas esi bebrus filmējis un gotik vēl ne, vai šobrīd tev ir kāds tāds, video, kas tev neliek mieru un kadri, ko tu ķer, vai tev šobrīd ir pastāst kaut ko, kas ir tavā tādā interešu lokā? Man bija baigais uzdevums nesen pašai atradu staigājot ar suņiem pa mežu atradu, kur lūsis bija stirnu noplēsis un bija jautājums, vai tas lūsis atnāks atpakaļ pie tā sava medījuma un kas tur notiksies, jo daudz uzskata, ka lūsis ēd tikai svaigu gaļu un uzliku kameras un mums ir video maksas kanālā par to, vai atnāca vai neatnāca tālāk. Tad atrisinājums ir. Atrisinājums ir, bet pašlaik, kas man ir aktuāli, man ir uzlikta kamera vienā vietā, kur
ir uz koka uzsmērēta darva meža cūkām. Jo meža cūkām patīk dabiskā vidē kasīties pret priedēm vai eglēm, kuri sveķi, viņas tur sakasa to smaciņu un visu to lipekli sev kažokā un pakas muguriņu un it kā cīnās tādā veidā pret parazītiem un ir mākslīgi, tā kā no dabīgiem produktiem, bet mākslīgi izveidot šādi koki, kur uzsmērē priežu darbu, kas imitē to sveķi. Un man tāds koks ir izveidots, un tur ir uzlikta kamerā, un ir baigi forši skatīties, kā viņi tur visi metās un kasās. Un es gribu salikt kopā video tādu tā kā sēriju par to, kā tie sivēni meža cūku saimē ir izauguši, jo viņi sāka nākt tur, kad bija pavisam maziņu vasarā, un viņi turpina nākt tagad, ka viņi jau ir stipri izauguši lieli, un es gribu tagad to sakompilēt. Vēl man uzdevums ir, es gribu safilmēt, kā bebrs to savu dambi būvē, bet man bija saliktas 3 kameras dažādos rakursos, un viņš pamanījās uzbūvēt dambi un nenofilmēties nevienā video. Un parasti tā ir, ja viena kamera nestrādā, tad visas nestrādā, un ja ir kaut kas bijis, tad tā kamera atslēdzās, tad ir baterija, tad ir SD karte, tad ir vēl kaut kas. Tas ir baigā noņemšanās. Arī laba kamera ir jāatrod, kur nav tikai migla bildi. Lidlā var nopirkt pa lētu naudu testēju, tur pārsvarā ir migla bildes tikai, bet kaut ko var redzēt. Sākumam. Sākumam, jā, bet ir arī labas kameras, un ja uzliek uz kaut kādu dzīvnieku pārējais to meža kameru, tad parasti ir tā, ka tu tur gaidi, piemēram, meža cūks tikai, bet man pie tā darvas koka ir briedis pienācis, aļņu ģimene, pelēkā dzilna, laps regulāri pienāk uzčurā uz tā koka, pati paberzās uzčurā, lai neviens cits neiet klāt. Interesanti. Bet ko tu tā raksturo tādu visgrūtāk noķeramo, nobildējumu un nofilmējumu, vismaz Latvijas mežos, dabā, dzīvnieku, putnu, kas ir tāds, kas, ja to kādam foto vai video medniekam izdodās, tad tā ir jau tāda liela vērtība. Skaita ziņā visgrūtāk ir tieši tos plēsējus dabūt, bet plēsējus ir vienkāršāk nofilmēt, jo ja tas plēsējs ir apkārtnē, tad uzliekot, es domāju, lielos plēsējus, vilks, lūsis, lācis, bet tu uzliec, piemēram, ēsmu, tad gan jau kā agrāk vai vēlāk tas atnāks. Visgrūtāk, manuprāt, ar ko man neveicās, ir aļņus, tāpēc, ka aļņus praktiski nekādā veidā nevar pievilināt, izņemot ar sāli. Un manā vietā, kur es dzīvoju un kur man tās kameras saliktas, tur tas alnis kādreiz atnāk, bet šausmīgi reti. Un tad tā kā tam alnim tā teritorija, kur viņš staigā, ir pietiekami liela, tad ir salīdzinoši grūti. Bet ja tu viņu atrod, viņš tev tur pārsvarā stāvēs, un tad var arī nofilmēt, un viss ir forši. Bet tā kā izsakot vai uzminēt, kur tas būs, nevienmēr izdodās. Un tev ir skaidrojums, kāpēc lāču video tik ļoti cilvēks aizrauja, un par tiem lāčiem tad var, teiksim, visu sociālo tīklu, visu kaut ko nošērot un runāt un spriest. Tāpēc, ka mums līdz šim lāču bija ļoti maz, tagad pēdējā laikā to skaits intensīvi pieaug, un cilvēki īsti nezina, kas tas tāds ir, ko ar to darīt, un tādēļ tas interesē, jo, Lai arī mēs zinām, ka lielākoties tas lācis tev mežā īsti neuzbruks, bet, ja tu zini, ka tajā mežā tas lācis ir, tad tā sajūta patiesībā baigi foršā psiholoģiski nav. Bet tādēļ jau ir tas igauņu teiciens, ka pa mežu jāsteigā dziedot. Ne jau tāpēc, ka tu vēdini savus plaušas, bet tāpēc, ka radot skaņas, tu brīdini to dzīvnieku plēsēju, ka tu tur esi, un viņš var laicīgi aizvākties projām, jo viņam jau cilvēku baigā vēlme kontaktēties nav. Ja tu viņu pārsteidz pēkšņi, tad var sanākt interesanta komunikācija, bet ja tu dod ziņu laicīgi, ka tu tur esi, viņš aizodīs, sapratīs un aiztīsies projām. Bet tādēļ jau mēs arī mēģinām. Citreiz mums pārmet to, ka mēs veicam kampaņu pret lāčiem. Tā nav kampaņa pret lāčiem, tas ir, lai cilvēki saprastu, ka mums tagad mežā ir šāds liels dzīvnieks, liels plēsējs, un ar to tā klātbūtni ir jārēķinās. Un tādēļ ir labāk pārvietoties pa mežu, kaut vai sevi skaļi sarunājoties, vai lamājot valdību, vai likteni, vai jebko, lai tas kontakts, principā nebūtu. Bet, saki, mēs jau te pārnājām to, ko tu esi filmējis, kur to visu noskatīties. Mēs varbūt esam kādi ieinteresējuši, vienalga par bebriem, lūšiem,
stirnām, kur to visu var noskatīties? Mums ir žurnāla medības, ir YouTube kanāls, tā arī saucās žurnāls medības. Un tur ir pēc playlistēm ir gan filmiņas, baigi daudz gan tur nav, bet lēnām krājam. Mums tur ir atsauliecinieku video, kur ir visādi šitā dīvaini interesanti stāsti, un tad pa tēmām var paskatīties, kas interesē, kas nē. Nu, tur būs arī praktiski padomi, kas nemedniekam neinteresē, bet var paskatīties tieši atsauliecinieku video un filmiņas un vēl kaut kāds bija. Nu, varat pačekot, pasērfot, paskatīties. Daudz materiālu tur ir. Bet tas, ko tad Linda minēja, īstenībā saistās arī ar tādu jautājumu par dramaturģiju. Piemēram, viens ir lieta video, un otrs ir filma, kurai droši vien vajag kaut kādu stāsta struktūru. Bet tāpēc es domāju, ka labi būtu aprunāties ar Uldi Cekuli, kurš izveidoja vidusfilmu studiju, kas tagad sauc VFS films, bet viņš 25 gadu laikā, man šķiet, ir Latvijā vispieredzes bagātākais cilvēks, kurš zina, kā top dokumentālās filmas par dabu. Sākot ar Lailas Pakalniņas Leiputriju, beidzot ar Māru Maskalāni stāstu par zīriņiem, un šobrīd arī, man šķiet, viņš filmē vēl kaut ko. Bet, zini, ir pierādījums, ka tiešām tā daba un viss vienkāršais un analogais interesē vien vairāk ir, ka, piemēram, es tagad tikko Francijā satiku Lietuvas operatoru. Viņš arī kļuva par režisoru, tāds Mindaugas Survila, varbūt tu zini, viņam ir filma par Lietuvas mežu. Pirms 5 gadiem, kāds 2 gadus pirms Covid iznāca filma, ko viņš gadus, man liekas, 3 vai 5 filmēja. Vienkārši daba. Braukāja, filmēja, tur tāds storija, ir tur daži varoņi, bet būtībā vairāk galvenais varonis ir Lietuvas mežs. Un ticat vai nē, vairāk par 60,000 admissions kinoteātrī. Vienkārši neticami. Kinoteātrī, nevis tur televīzijā vai kur mēs tur skatāmies Discovery vai viss šitos raidījumus. Bet kinoteātrijā. Un tā bija tāda neticama. Labi, ka mēs pirmsākumos, es mēģināju, man 2 vai 3 reizes pēc kārtas aizvest visus mūsējos, kas tolaik bija, un kas ar dabas kino, ne tikai dabas kino stādē, tur bija Māris Maskalāns, gan Dainis Kļava. Mēs aizbraucām uz pasaules, to galveno dabas filmu festivālu Wild Screen, kas ir Bristolē, Anglijā. Un bijām BBC studijā, satikām Davidu Attenborough, jo mēs jābrauc pie labākajiem to latiņu mērīt. Un mēs arī sapratām, ka tomēr viens ir tur ar izolācijas lenti, var visādi uzķūnēt kameru, dabūt lēcas. Un tā arī BBC, starp citu, arī tur tie dabas kino veči nav jau tā, ka viņi visi nopērk gatavu un viņiem tur ir pa 1 miljonu tehniku. Viņi daudz ko paši uzkonstruē un ļoti elementārā veidā pieliek, bet tomēr, lai veidot šādu dabas kino pasaules līmenī, tas ir pilnīgi citi budžeti, un nav ko mums tur līst, un censties pārlekt latiņai, ko mēs nemākam, bet tas, ko mēs mākam veidot filmas par cilvēka un dabas attiecībām, liekot pat vairāk akcentu uz cilvēku. Un patreiz mums ir, 2 šādas filmas, kas atgriež mūs nedaudz šajās iestrādēs, un mūsu iemaņas tajā ļoti nodara. Un ir 2 filmas. Viena ir Mārim Maskalānam ar darba nosaukumu Maita. Jā, tāds metaforisks nosaukums. Un arī tiešā nozīmē tā arī ir. Jaunais nosaukums ir Metamorfozes, kura ir par šo vispār dzīves ciklu dabā. Un tur ir arī tāds filozofisks diezgan nopietns pamats, un scenāriju savulaik māsa rakstīja kopā ar Paulu Bankovski. Tas bija tāds ļoti interesants sākums. Ilmārs Tīrmans ir iesaistīts šajā filmā, viņš būs viens no varoņiem, kas arī tāds, ne tikai dabas aprakstnieks, Ilmārs arī ir dabas filozofs. Tas ir neticams stāsts, un tur būs arī vieta ļoti interesantiem tēliem. Šai filmai jābūt gatavai šogad. Un otra ir, ar Lailu Pakalniņu. Mums bija sen tādi ieceri, 2012. gadā. Jo mēs tolaik kaut kā arī iznāca dažreiz kopā, lidot uz festivāliem, un kaut kā acis krita uz to pacelšanās brīdi lidostā. Un bija tāds rasts par tādu putnu dzintru,
un par cilvēku, kas ir tieši Rīgas lidostā, kas mēģina sarunāt ar putniem, ka nevajadzētu lidot tad, kad lidmašīnas ceļas gaisā. Jo tas ļoti bīstami. Es tagad trivializēju, bet kaut kas tajā pieķēra un Laila ļoti ieinteresēja. Un es domāju, Laila jums varētu pastāstīt daudz interesantāk un dziļāk par šo visu. Bet kaut kā pirms 3 gadiem mēs atgriezāmies pie šīs domas. Un patreiz, top filma par šīm attiecībām cilvēka un dabas attiecībām tieši Rīgas lidostas teritorijā, jo kādreiz tā vieta piederēja dabai. Un tā arī būs filma par šo mūžīgo jautājumu. Kā mums sadzīvot ar dabu. Un izveidot labu stāstu ātri nevar. Tas ir jānobriedina. Un tagad tas, ko var izdarīt, tās tehnikas, visas infrasarkanās kameras, un viņas ir pieejama telefonu, var naktī nofilmēt ļoti labi. Tagad Sony Alpha arī fotoaparāts, kur var filmēt labāk nekā tu pats ar aci redzi, bet tu var tādu īsus komikus, kaut kādus mazos gabaliņus, bet stāstu, tur jau ir tā lieta, ka tev vajag gadus. Pie šīm abām filmām, ko es minēju, mēs strādājam vairāk kā 5 gadus. Un tas ir tas izaicinājums un arī tā mēraukla, kad mēs arī ceram, ka tas nāks atpakaļ. Tas kaut kādā veidā atmaksāsies, bet skaidrs, ka tas ir tāds kamikādzes gājiens, jo paralēli jādara citi darbi un tie stāsti tā lēnām jāfermentē, kā tāds labs vīns, kurš ir jāraudzē un stāsts, stāsta tajā tīrajā nozīmē. Viss pārējais, kas ir tie sižetiņi, bet labu stāstu, diemžēl, nav daudz. Tu esi kādreiz teicis par to, ka ir tāds priekšstats, ka dokumentālās filmas tas jau ir lētāk un vienkāršāk, un arī tajā finansējuma sadalījumā tas ir redzams, bet patiesībā tas ir tikpat vai vēl vairāk darbietilpīgāk nekā nofilmēt spēļu filmu, kur tu vari paredzēt un saplānot visu uz priekšu, bet šādos darbos tu nevari visu pēc plāna izpildīt. Mūsu studija, mēs esam tādā ziņā tie sliktie, jo Kino centrs to jums apstiprinātu. Man liekas, visām mūsu filmām mēs esam rakstījuši vismaz 2 pagarinājumu vēstules. Bet ne jau tāpēc, ka mēs tur kaut ko esam noluņojuši vai palaiduši garām, bet mēs saprotam, ka ir par agru. Tāpēc saku šo vārdu fermentēt, ka tev ir arī, kā cilvēki, kas dzen kanģu, viņiem ir tāds visādas trubiņas, aparātiņš, manometrs, viņš pagaršo un saprot, ka nav vēl īstais un vēlreiz jāfiltrē cauri. Un mums jau tas maksā dārgi, jo ilgāk tu strādā, jo tev tas viss izmaksā dārgāk. Februāra beigās būs jauna mājaslapa, kurā visas filmas varēs iegādāties par ļoti cilvēcīgu samaksu, bez pārspīlējumiem, bet labā kvalitātē. Jā, mēs pie tā strādājam tagad tieši. Bet prieks par jūsu interesi, un es jau domāju, tas ir svarīgi par šo runāt, bet kaut kā jāizdomā. Skaidrs, ka ir mums bišķiņ jāprovocē cilvēks uz to, jo arī jau tie termini eko, bio, mēs tur tādi baigi draudzīgie videi, un tā kā nogurst, jāmeklē jaunas formas, atgādināt par to, ka, hei, ieklausies, daba ar tevi grib runāt, jo mēs arvien mazāk, diemžēl, viņi gribam runāt. Un tad mums visies kanālos, radio, podkastos, kino valodā ir par šo kaut kā, bet ar svaigu skatījumu. Tāpēc ir mums, šīs 2 pēdējās filmas ir bišķi savādāks skatījums. Ceru, ka izdosies. Tas liels izaicinājums, bet, skatīsimies. Jums vērtēt, mums darīt, jums vērtēt. Šogad būs. Šodien Mediju anatomijā pie mums viesojās medību žurnāla redaktora un izdevēja Linda Dambrovska, kurā stāstīja par to, kāpēc mums interesē dažādi interesanti video stāsti par dzīvniekiem. Un Uldis Cekulis, filmu producents, kurš savukārt paskaidroja, cik sarežģīti galu galā ir uzfilmēt un izveidot dokumentālo filmu par dabu tā, lai tā būtu saistoša skatītājiem. Radio raidījumā jūs dzirdat tikai 15 minūtes no visa tā, ko mēs ar mūsu brīnišķīgiem viesiem izrunājām ierakstā, bet plašāk un pilnīgāku versiju jūs noteikti atradīsiet raidierakstā vai arī Latvijas radio mājaslapā. Uzķēršam, preparējam,
Aizšujam. Tāda ir mēdīju anatomija.